Labdien! Mani sauc Estere Luce, es dzīvoju Valmierā un mācos Valmieras Viesturu vidusskolas 6. A klasē. Šodien es jums stāstīšu latviešu tautas pasaku tēva Manta atgadījumu no savas dzīves un anekdoti. Tēva Manta. Vienam ļoti bagātam saimniekam bija 3 dēli un 2 meitas. Kad viņš nāca labi vecs un vājš, viņš atdeva mājas vecākiem dēlam, bet mantu izdalījis pārējiem bērniem. Dzīvo kādu laiku, bet vecākajam dēlam tēvs jau apnicis, lai aizjot šis arī pie citiem bērniem padzīvoties. Tēvs aiziet pie vidējā dēla, padzīvo tur kādu laiku, bet pēc pāris mēnešiem vidējais dēls jau raida prom, lai iet pie sava jaunākā dēla. Aiziet tur, padzīvo, bet notiek tāpat. Tagad vīrs iet pie meitām, bet iznākums gluži tāds pats. Tā un vecais vīrs klīst ar savu spieķi apkārt, līdz pēkšņi kādu svētdienu baznīcā to sastopa vecs draugs. Tas prasa: kāpēc tu, kaimiņ, esi tā noplucis? Tu taču biji bagāts cilvēks. Šis un tam viss izstāsta. Par ātru atdevis dēlam savu māju, mantu izdalījis, bet tagad pašam jāstaigā ar ubagu spieķi apkārt. Labi, klausies, ko tev teikšu. Man ir veca pūļu lāde, es tev to atdošu. Uztaisi tikai tik atslēdziņu, cik tev bērni, un kad aizies pie viena no bērniem, sāc ar to darboties. Ja viņi prasa, kas tā par atslēgu, tad saki, ka tā ir tavas mantas atslēga. Jāizmēģina, viņš aiziet pie vecākā dēla un sāk darboties ar spožu atslēdziņu. To ieraug dēls, viņš prasa: kas tā šī par atslēgu? Tā ir manas mantas atslēga, var tev to nodot, un kad būšu uz miršanas gultas, tad arī pateikšu, kur mana manta nolikta. To padzirdis dēls top tik laipns par tēvu, kādam ir jābūt katram dēlam pret savu tēvu. Kad svētdienā tēvs grib iet uz baznīcu, vecākais dēls tam iedod savas jaunākās drēbes un aizved šo kā pašu kungu. To ieraug viņa pārējie bērni un domā: tēvs viss nav nabaks, jo vecākais dēls tam visvēlti nedos savas jaunākās drēbes un nevedīs kā pašu kungu. Šie visi iet tēvam klāt un uzaicina pie sevis, lai nāk dzīvot. Tēvs aiziet arī pie citiem bērniem un izstāsta visu kā vecākajam dēlam. Visu, ko tik sirds vēlējās, varēja dabūt no bērniem bez prasīšanas. Kad tēvs nomira, bērni tam sarīkoja liels bērs. Pēc tam bērni paņem tiesas vīrus, skrīveli un katrs ar savu atslēgu nostājas pie lādes. Atslēdz lādi un redz, ka tā ir pilnīgi tukša. Tur ir tikai vecs spieķis un zīmīte, uz kuras rakstīts tā: vecie jāpēr, lai par ātru neatdod bērniem savu mantu. Jūs jau gan jau nojaušat, par ko būs mans stāsts. Zināt, pūrs un mantojums nav tikai mantiskās vērtības, bet arī tas, ko tu manto no saviem vecākiem, vecvecākiem un senčiem, tieši savai sirsniņai. Kas ir vēl svarīgāks? Mans dārgākais mantojums no manas ģimenes un senčiem ir mana valoda, mīlestība pret savu zemi un dabu, tradīcijas, kas man mācītas kopš sevi atceros. Pat savus hobijus esmu mantojis no vecākiem un saviem mīļajiem vecvecākiem. Viena no tiem, starp citu, ir sēņošana, ko man iemācījuši tieši vecmāmiņa, jeb mīļvārdiņā Omsiks. Reiz bija tāds gadījums. Vienu dienu mēs ar Omsiku bijām aizbraukuši sēņot uz mežu, uz mūsu slepeno vietu, ko zinājām tikai mēs. Gājām pa mežu, kad pēkšņi ieraudzījām vienu oranžu cepurīti, tad otru oranžu cepurīti, tad trešo un vēl daudz citas. Aiz priekiem skrējām un spiedzām kā trakas. Līdz pēkšņi izdzirdējām, ka mežā kaut kas rūc, jo rūkšana kļūst izteiktāka, kas nozīmē, ka rūcējs tuvojas, jo vairāk mēs nojaušam, ka tas izklausas pēc lāča. Mēs intuitīvi metamies pie tuvākā koka, aptveram to, paši sadodamies rokās un lūdzam spēkus. Kad sāk kustēties tuvējais krūmājs, mēs bailēs aizžmiedzam acis. Atveram tās tikai tad, kad izdzirdam skaļus smieklus.
Tur stāv vectēvs, Dainis, kurš izdomājis mums pievienoties un pie reizes izjokot. Beigās jau sirsnīgi smejamies visi. Lai nu kā, piedzīvotās bailes mūs ar Omsiku nekādi neatturēja pēc pāris dienām atkal jau būt mežā. Tagad pastāstīšu jums vienu anekdoti. Kādai sievai piedzimst dēliņš. Viņa to ielkusi gultā, laiks tur guļ. Pēc kādām dienām saslims mazs siventiņš. To sieva ielkusi kurvītī un kurvīti novietojas gultā pie bērna. Kādu dienu atnākusi viņas māte un prasījusi, lai parādot jauno mantinieku. Sieva atbildējusi, lai paskatoties gultā esot. Māte piegājusi pie gultas, pacēlusi kurvīšu vāciņu, nobālējusi, nolisusies, spējusi vien izdvest. Nu tēvs, kas tēvs.